Kalva kofija akcijas turpina kāpt augstāk, bet te vien tādu mazliņu brīdinājumu gribēju izteikt. Nav komentārs īstenībā šoreiz ne par pašu tur akciju vai sniegumu, bet drīzāk par to, ka tad, kad mēs ieguldām globālās akcijās lielās ar lielām tirgus kapitalizācijām, tad tipiski, kad akcija iet uz augšu, vai tur kaut kas labs notiek ar uzņēmumu, vai ļoti liela nauda plūst iekšā, ir kaut kāds pozitīvs, tipiski tiek uzskatīts, ka ir pozitīvs kaut kāds signāls. Viņam obligāti nav jābūt, bet tā varētu būt. Savukārt mums ar to Baltiju, tur, un ir īpaši šīm mazajām akcijām, kas tiek tirgotas alternatīvajā tirgū, tas nevienmēr tā ir. Piemēram, šodien ir nopirktas 110 akcijas, viņas, lai vienkārši nopirktu, bija jāieliek cena augstāk, un izstāsta, ka cena ir pieaugusi par 3,7%. Tā arī ir. Bet tas neko neliecina par pašu uzņēmumu rezultātiem, vai tur nākotnes perspektīvām vēl kaut ko. Vienkārši kādam vajadzēja nopirkt akcijas. Un tas īstenībā neko nesaka, ne labu, ne sliktu par uzņēmumu, vienkārši šīs lietas ir jāņem vērā. Un tad, kad kādreiz runā par šo likviditāti Baltijas akcijās, un tad šis tieši ir tas aspekts, par kur runā, ka šis darījumu skaits ir salīdzinoši neliels, apgrozījums ir salīdzinoši neliels, līdz ar to pie katra darījuma notiekās cenas izmaiņas. Un tas automātiski nav jāsaka kaut kas slikts vai labs notiekās. Un ja paskatās arī pēdējā mēneša šo kopējo apgrozījumu, tad akcijas cena labi ir augusi, bet kopā ir notirgots 2000 ar kaut ko akcijas, kas nav daudz pie miljonus pāri kopējā akciju skaita. Tā kā ņemam to vērā.